Labvakar, turpinājumā jaunuma sportā. Pasauli pārņem sporta karalis futbols, bet mēs sāksim ar pludmales volejbolu. Anastasija Samoila un Tīna Graudiņa svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola Tours Futures turnīrā. Savukārt zelts un sudrabs mūsu vīru pāriem. No majoriem ziņo Normans Melders. Rīta pusfināla mačā Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova dabūja pamocīties 3-setu mačā pret igaunietiem Evu Kuivanenu un Līzu Jurgensoni. Pirmajā setā tika piedzīvots zaudējums ar 17-21. Tīna un Anastasija viegli uzvarēja nākamos setus ar 21-12 un 15-8 un iekļuva finālā. Viņas tiešām ļoti labi uzservēja tās 3-4 reizes. Tiešām labi nokrita bumba. Viņas, es domāju, nākotnē varētu spēlēt arī labāka līmeņa turnīros. Vīru pirmajā pusfinālā Edgars Stočs un Gustavs Auziņš tikās ar serbiem Marko Makariču un Džordžu Klasniču. Nedaudz negaidīti viegli uzvaru svinēja latvieši ar 21-16 un 21-12. Otrajā pusfināla pāri Ardim Bedrītim un Artūram Rinkevičam pretī stājās Ukrainas pāris Ivans Dačuks un Oleksejs Bubliks. Pirmo setu mūsu uzvarēja ar 21-17. Savukārt otrajā setā Ardim un Artūram tomēr izdevās atspēlēties un saspringtā galotnē uzvarēt setu ar 26-24. Ukraiņi arī ļoti labi spēlēja savā saidautā, un mēs centāmies maksimāli nospēlēt savā pusē labi, un kādu punktu censties dabūt no viņiem. Bija grūti, bet beigās mēs pamainījām taktiku, un tas izdevās. Dāmu finālā Graudiņas un Samoilovas pretinieces Dānietes Klāra Vindelefe un Astīda Melmola pārsteidz ar spēcīgām servēm, kuru dēļ pirmais sets tika zaudēts. Tomēr pēc tam Tīna un Anastasija saprata, kā jāspēlē ar dānietiem, un otrajā setā revanšējās. Trešajā jau mūsējās uzreiz ieguva 5-0 vadību un uzvarēja setu ar 15-9. Tātad uzvarētāju trofeju palika mājās. Pirmo reizi mēs pret viņām spēlējām, nezinājām, ko sagaidīt, un viņas mums noteikti pārsteidz ar izcilām servēm. Tāpat spēle, pirmais sets bija ļoti tuvs, un otro, trešo setu pieliecām viņu. Vīriešu fināla mača 2 Latvijas dueta izpildījumā Bedrīts ar Rinkeviču pret Toču ar Auziņu izdevās fantastisks. Pirmo setu uzvarēja Edgars un Gustavs, bet otro Ārdis un Artūrs. Izšķirošajā trešajā setā ar 15-12 pārāk izrādījās Toču ar Auziņu. Šeit viņi tā kā ir vairāk spēlējuši, pierādījuši sevi arī kvalifikācijās, elites turnīros un arī pārvarējuši tās. Viņiem bija kaut kas jāpierāda. Mums pierādīt neko nevajadzēja, mums vajadzēja viņus tikai bija šī nosēdina. Līdz ar to varbūt tās kaut kur viņiem psiholoģiski tas bija iesēdies. Un, kā es saku, kā bija šī tādiem underdogiem, jeb pastarīšiem vieglāk spēlēt pret nomināli no spēcīgāku pretinieku. Jā, turpināsim ar basketbolu. 1973. gadā Ņujorkas Knicks izcīnīja NBA titulu. Vakar ņujorkieši atgriezās virsotnē. Ar 5 spēlēm bija pietiekami, lai finālā apspēlētu San Antonio Spurs. Ņujorkas komanda jau atkal paveica atspēlēšanās brīnumu, bet San Antonio izlaida kārtējo pārsvaru. Iepriekšējās 4 finālsērijas spēlēs Knicks mācīja atspēlēt lielu punktu deficītu. Iepriekšējā mačā viņi spēja sadedzināt pat 29 punktu starpību. Arī šī spēle nebija izņēmums. San Antonio, labi spēlējot atsevišķu spēles nogriežņus, izlaida 16 punktu pārsvaru un Knicks uzvarēja ar 94-90. Knicks titulu izcīnīja pēc 53 gadu pārtraukuma. Jēlens Bransons jau atkal aizvadīja vienu no iespaidīgākajām finālspēlēm komandas vēsturē. Viņš guva 45 punktus. Turklāt viņš arī veda komandu pretī titulam pēdējā ceturdaļā, gūstot 13 punktus pēc kārtas. Bransons atzīts arī par vērtīgāko spēlētāju. Gan turpināsim ar futbolu. Pasaules kausā šovakar Hjūstonā Vācija cīnās ar Kirasao. Pēc pirmā puslaika Vācija ir vadībā ar 3-1. Tāpat šovakar Arlingtonā spēkiem mērosies Nīderlanda un Japāna. Bet turpinājumā par jau notikušajām spēlēm. Neizšķirti noslēdzās Brazīlijas un Marokas futbola mačs. 21. minūtē Izmails Sabārī panāca vadību Marokai, bet 11 minūtes vēlāk skaista vārti Vinicius Junior reķinā un 1-1. Tajā minūtē viņi arī panāca savu. Kataras vārtu virs Muhmads Abunada pārkāpa noteikumus, par ko tika sodīts ar 11 metru sodu sitienu. Brīls Embolo bija nekļūdīgs un 1-0. Kataras vārtos otrais nespēja dabūt. Savukārt katarieši nepadeva. Pēc pirmās spēļu kārtas C grupas līderi ir Skotija, kas ar 1-0 uzvarēja Haitī. Vienīgie vārti tika gūti spēles 28. minūtē, kad kļūdījās Haitī vārtsargs. To izmantoja kapteinis Džons Magins un 1-0 Skotijas labā. Vankuverā pārsteigumu sarūpēja Austrālija, kas izturēja Turcijas spiedienu un realizēja 2 no dažiem pretuzbrukumiem. Pirmos vārdus Austrālija guva Nestorijs Irankunda, kurš aizskrēja vienatnē pret vārdsargu. Savukārt rezultātu dubultoja Konors Methalfs. Viņam pretuzbrukumā padevās labs tālsitiens un sensacionālais 2-0.
Mūsu šautriņu metēji Madars Razma un Valters Melders Frankfurtē spraigā cīņā zaudēja profesionālās dartu korporācijas pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā. Mūsu sportisti ar 7-8 zaudēja pērnā gada čempionei Ziemeļīrijai. Bet mūsu volejbola izlases turpina Eiropas līgu. Vīri pēc vakardienas zaudējuma Melnkalnē šodien jau ar lielāku enerģiju stājās pretī favorītiem Portugālē. Sākumā rezultāts auga līdzīgi, bet seta vidusdaļā Portugāļi labi uzņēma servis. Netikām galā ar viņu līderi Aleksandru Ferēru un piekāpāmies 19-25. Otrajā setā spēlējām jau gudrāk, neutralizējām pretinieku līderus, padevās serve un uzvara 25-20. Trešajā setā jau atkal visu izšķīra nianses, atkal netikām galā ar Ferēru un 23-25. Pavirši iesākām ceturto setu un īsti vairs neko arī tā arī saglābt nevarējām. Ceturto setu zaudējām ar 18-25, bet mačā piekāpāmies ar 1-3. Dāmām vakar uzvaru pār Islandi, šodien pretiniekos Slovenija. Pamatīgs trilleris tika sarīkots pirmajā setā, ļoti sīkstā cīņā. Beigās tomēr panākums Slovenijai 38-36. Otrais sets jau atkal līdzīgs, bet atkal galotnē veiksmīgāk nospēlēja laukuma saimnieces, uzvarot setu ar 18-25, un arī trešais sets mums zaudēts šoreiz jau arī tikpat pārliecinoši 18-25 un mačā 0-3. Bet labi panākumi mūsu 3-3 florbolistiem. Spānijā notiekošā pasaules čempionāta mūsu dāmas mazajā finālā ar 6-3 pieveica Somiju un izcīnīja bronzu. Savukārt mūsu vīri tika pie sudraba. Finālā šoreiz atzīts Zviedrijas pārākums 2-6. Bet Ieva Maļuka Latvijas atklātajā čempionātā peldēšanā 25 metru baseinā laboja valsts rekordu 400 metru kompleksajā peldējumā. Maļuka distanci veica 4 minūtēs un 41,22 sekundēs. Pašas uzrādīto rekordu laboja par 6,77 sekundēm. Savu pirmo uzvaru pie Ferrarijas tūras izcīnījis Lewis Hamiltons. Tas notiks Spānijas posmā. Pēc starta līderības saglabāja Džordžs Rasels, otrais Hamiltons, bet trešais kofertiem līderis Kimi Antonelli. Pirmā riepmaiņa vietu kārtību neietekmēja. Savukārt otrais boksu apmeklējums deva priekšroku Hamiltonam, kamēr spēkojās abi Mercedes piloti un uz brīdi trasē devās virtuālā drošības mašīna, brīdis nostiprinājas sacīksts galgalī. Tehnisku iemeslu dēļ no cīņas izstājās Antonelli, tātad pirmais Hamiltons, otrais Rasels, bet trešais Lando Norris. Štutgartas turnīrā divu labāko ASV tenisistu duelī labāks izrādījās Bens Sheltons. Pasaules 5. rakete ar 6-4, 2-6 un 6-4 pieveic tautieti Tayloru Fricu. Savukārt uz Londonas zālē triumfēja Dona Vekiča. Horvātiete ar 6-0 un 7-6 saspringtā spēlē pieveic britu tenisisti Emu Raducanu. Tas man ziņās arī viss, lai mums visiem jauks svētdienas vakars. Ātā!